Paņem pats. Tev jau nav. Jā, ka nav, man šeit vajadzīga uz skaidrs plaņu. Tad es man kaut ko ievēlēs, ka ja noraušu, nometnē tikšu. Man gan labi, man vienalga. Sākties ir, pirms runāt nelābi. Džēzi, tu nospēsi. Džēzi nedodas, pasūtēšu uz skolotāju. Man vispār neļauj. Tāpēc, Anģela Zivtiņas, esmu ieši no 10. B. Kā? Es tev varu daļu. Būkšu uz Zivtiņa, jūs nebalstāt sportsmenis, cik atpakaļ palikuši. Kurš bērni? Jums sports ir tumšs un tālu padarīšana. Jēdi, izpavīti. Vēl šo vienu reizi. Čolu netiek apsas. Tu pat manu vārdu nezini. Es ļoti atvainojos, lūdzu. Ilzei Garijā. Nedod viņam, kad mums, kad klasē kaut ko vajag, Ārmēns Klāčs pirmais ir promos, ka mums būs viena augsts. Plaņam astronautus. Es vienkārši to neprasīju. Tu zināt, šo teicamies, es uzteicamies sabiedrisko stāvokli. Ja nav cilvēcīgi. Man nav cilvēcības. Kāpēc man nebūtu cilvēcības? Bet tu pēc nemaisies, tā es gatavos no sienas. Izvērēs ar saviem darbiem tā. Vienmēr viņš ir norakstījis tik lielu līdzidūts un Ņemšīts. kā tad ņemšīts. Skaidra bilde kā uplāts. Nu tā būs mana darīšana. Un tāda veidas garš, mēs te vienbalsīgi ievēlējām, vienbalsīgi prasām atbildēt kolektīvu priekšā. Pareiz, ka reiz, lai Klaņas brauc sportos Murēņiem, sauc godu sporta skolu. Lai nevisogi jums ir normāla mācību procesa normālā skolā. Beidz, Kaspar! Nepojies, Brēns, Kaspars Bruklis šo žestu izteica visu mūsu cieņu, klases ziedumu un lepnumu Elīdai Brauderē. Mūsu eļi, krējums un krējums. Mūsu zelta gabalīgs. Šai žestā Kaspars Brukmanis gadījis vairāk savu personību attieksmi Elīdu Braunbergu. Jūs. Sabus, dziedot tu norakstīt. Sabas uz nedarēju, tu lai vienreiz mums visiem laikiem triumfē mūsu pasas aplies kolektīvs un gars. Negrauzies, es jau neesmu no tā. Šeit un vācies vienreiz. Ir cilvēks un necilvēki. Un ko tu klīst apkārt, kā Dieva nepieņems? Gribi vēl kādu apglāstīt? Jā, noteikti tev kā mūsu klases atcegoja, klases kolektīvs taisā. Es tev tādu vēstuli parādīšu. Mēs vien garais savu maigu nav. Mēs jau atkal gluži noilgojies. Uj, Džilda Bogustovai gāja atpastām rokām. Džeimēji garais lūk. Kur? Pie tevis, Džēbē. Kāpēc? Bučoties. Ārprāts un nāc no tuvumās liešu. Liec, lai dārā, Džēbēc jābūt buču, ka nopaš vienu. Ko es bērnu tādā lietā bieži? Nu, baigies liels speciālists. Kur tā čolkavēs, varbūt stundu nenotiks. Vārds možoram aizdiepu skini. Valdiem arī ir kolosāla zinātniskā fantastika. Stop! Nekur vēl nevariet. Ir jānoskaidro. Kas ies noskaidrot? Atradusies taču pie drilka. Ej un pati noskaidro. Ir uz skolotāju! Beidzot jūs sadzat, skolotāji īstenībā neizsaka jūs sarakstā. Saka tā var atbīšu, bet nekā. Sēdieties. Kāpēc tik daudz? Mēs esam plējotāju tauta. Nav ne tēri, jāks, ne mājas. Vai ne tik briesmīgi uzreiz? Nē, nu briesmīgi jau gan nav. Taisa forši nevar noķert. Tā kā jūs pat. Un piesēties, atdarēs nevar. Mēs nākam un ejam. Galvenais nekas nav jādara. Kā ir, tā ir labi. Vai tā, kurš ir, lūk, meitenes cilvēkās domās? Bet, kur tad jūs skolotāji? Tikko gribējām noskaidrot. Kāds man nāks līdz skolotājai? Bet, es jums par stundu paredzētu. Lokā nekaucinātāji. Varbūt skolotājiem saskas, tu paskaidrosim. Bet, man Elīna, tieši tev vajadzēs divi koši uzdevumā. Nu pat brīvdienās mūsu skolotāju darbības skata. Te arī izraudzījušies. Paredzēs, ka atnāksim līdz skolotāju izsaka. Sarunāsim gan par skolotāju vidi, gan noskaidrosim, kad varētu cities skolotāju gani. Ejam, un tad vēl par to tautu draudzību skolu pasākumu. Tur bez tevis viņi netiks galā. Nevajag, sēdēt, tu paskaidrosim. Bet kā jums iet? Labi? Nav nekas tāds? Turieties man tipus audzināšanas stundu. Izrunāsim visu. Ha! Kā jums pēdniet? Labi. Vai tu nav? Stunda arī būs nostiek. Zavāc savu ķerseli un smaigā tālāk. Un kas vainas? Bet tu, Elīna, esi mums tik nepieciešama. Un mēs pārējie taču neesam nekas. Es varu tādu runājot. Par diviem saruniem. Tev veči, studs, blogā
bērni atkal iebrauks šausmas. Jā, bet divi forši zināt. Tev jau nebūs tuvu cēdeni. 20 pulsēs. Es jau teicu. Kā pats sev pieviensiet. Ķē, augstu pateicos. Sāpes. Tu manu burtīgi saplēst, ka tas sāps. Līdz kāzām sācīs. Parātās klipsas. Tev jau naudas nav. No nomans atpūšu tāds vien, ka kādreiz uzņes tāda prece. Jūs pirms naudiņu vai nopalīt. Sēdzīšu vairs spēlēt. Atvedušies, ka viņiem vienīgi jau. Fakts. Nav ko jāatkārtē. Tev plaņas to sporta nometnās neņems. Ko tu būši no sporta sajēdz? Tu tikai slinks nemaz netrenējies. Ilgi, es tevi tā ietrenēju. Stāvīgā, bez sportmensī. Uj, es kaut kur ieķēru. Pēc sīkais kaut kur iekriti. Pēc sīkais, tu ieķēri kādā protoplazmā vai? Kaut kas lipīgs. Košķi, es īstam alkoholīnā. Nu, ir gan bērni. Sibēri. Es teiktu cūks. Es teiktu krokodīli. Savā klasē. Kamšanā klasta kā pienet. Tu jau tā lieta, ka nevienu netiek. Kā nevienam. Visiem 5, visiem 6, visiem 7, visiem 8. Skaidrs. Visiem. Tā mums nevienu. Bet ja nevienam, tad jālīdzīs daļo visiem. Ui, tu plāni dabūs visus nokasīt. Ja čolu uzzinās. Bet nav zināts jau, vai ne? Es čokais uzēšos, esmu sievišķi. Bet tikai rakstīs. Fakts tev piesāpēs. Saka, es pēties izmēr tādā datumā. Iečēri sūdam. Uj, pēc sīkais. Ja reizes ieķēris mākslā, tad sēdi rāms un nečiri. Eju, Elīna nāk. Krēms mums veistīs pastadienas sākumu. Krēms klāja vaļā. Pašādu skini. Klusu, lai var saprast. Tā, čaukais slik. Bet kāds tas varētu neiedot tādu slogai neatkarās. Jā! Lūdzu, neicam pavēru. Nodarboties pašiem ar sevi. Skini? Jā, tikai neizjūt nekādas tautas un nepārvērtoties slogai. Jā, tad taču logu! Vā, krējum jaunu zābaki. Par 15! Arī kaut vēl es tādu kājās nebūtu. Vā, krējums. Tāds ir ļoti palīdzīgs. Visu rūpināt māmu nekādiem jaunas. Bet nekā, es negodīgais, tas nav sevis. Ko gaut gribi? Par 15! Man par 72, 4 un tādiem tas nav. Man par 80. Vasarā nav pits un saprata citādi, es ne. Man par 5. Kā tad, ja tu ar saviem 50 kā pārsīgi un tā par 78? Es šiem par 120 jaunieki nāc no vietas. Mācam došas neskāras stāvs konferences, cik droši nav pāris. Vispār, man visi no kādas man šo salikāt. Tev māci nav vienīgie no Balkas, arī Džolē Boguslavai no Balkas. Džefe, nu, stāj. Lai visās tev labība, mamma. No Francijas atvedat, nevis no Pakas. Un par cik? Nezinu, tās atvedat no komandējuma ar īslabi uņuskusē. Viņam kā musēja. Forši gan tev, Džebē, vismaz sap 60 mūsu naudā. Nu, vairāk gan. Bet ne jau 120. Un ne jau 15. Jā, man viņa patīk. Ko var redzēt? Vecīši krēmam iespērējuši kirtas zābu. Par labām teicam apsākumiem mācībās. Un sabiedriskajā darbā. Krēms iedos kīrzuļikos. Vā. Točs lielajā tirgu sagāds veselām kaudzēm. Ar tādiem ar prīstiši Indra šeftēs. Nu, pārāk jau atkal nākošai nevar kaut tik sados aptos. Man krēma zābaki patīk. Tev jau pats krēms patīk. Ne jau zāle, viss vai pirmīgs raksts ir tas galvenais. Ha, atļausiet pasmēt. Kāda cibiņa tāds vāciņš. Man mamma vienmēr deklarē Čehovu. Pie cilvēka visam jābūt skaistam. Gan sejai, gan apģērbam. Gan zābaki. Vai ne, to čekām gan ir citādi. Vai nav vienalga? Doma pērni tāda. Tieši doma ir citādi. Tu krēmu
sāpkiem, Fēn, tu mūs vedīs strādā, mēs ar turmāku zināšanu tā kā nesakosim. Zini ko? Ko vēl? Uz skīni vajadzēja, bet ne jau vēl. Pats nezinu, kas ir dežurā. Jā, skinēju par vēl. Bet zini ko? Ievēlēt Fēnu par visi sirdi. Ko? Visi sirds. O, jā. Pieņemts, basta. Elija, ej pārēt virtuvē. Nepieradinies tā, tur iet, tur pārējā. Elīna, tu atkal staigā ēsam? Dzirdēji, kā kaut kas teica. Pētī, cik pulkstens? Bez 10:08. Vai laimdot to jāceļ? Man tas šodien nebija mājās. Darbās? Nu jā, tieši no darba tas acis. Kas tad nekā tādam studentiem? Vai ne? Eļa, Jā, šorīt mēs brauksim reizē. Man birojā sēde sāksies tikai 8:30. Vēl šādi tādi papīri jāskārļo. labi, labi. Elija, zābaciņa. Bet šodien ārā kūst slapi draņas. Lai būs, lai izslādājas. Lai jau ir, bet tev vienā mirklī kājas būs slapas. Lai ir. Nesaprotu, kāpēc ne zābakus, jauni, mitruma necaurlaidīgi? Kāpēc? Tāpēc. Nesaprotu. Mamma, Kas ir papa? Elija sniegā šķīdonīt uz skolu gan iet kurpītēs. Kāpēc man? Viņa ir zābaciņa. Jauni glīti, nu pat nopietnā. Tos es nevaru. Kāpēc? Cik ilgi meklēt? Beidzot tik labi un lēti dabūt. Vecie tev jau spieda, kamēr izsūtāt. Nu neapšojies, un velc kājās. Nevilkšu. Mammu, Kas no vēl? Elīna atsakās vilkt. Bet kāpēc man? Ej, atnāk. Pēc, ka tādas neviens cilvēks nevilkš kājās. 15 rubļi? Vai tad tā nav nauda? Vai tad tā no gaisa krīt? Taču zini, mētiņ, ka citādus neizdevās dabūt, lai arī kā pulējāmies. Būtu dabojumi krāšanā, kaut arī dārgāk, mēs būtu nopirkuši. Vai tad kādreiz pakas tevi šālots? Tur jau tā lieta, ka bērniem vairs neko nežāloja. Kā mēs augām. Nu, kā mēs augām un kas no mums katra iznāks, tie bija citi laikam, tas ir pavisam cits sēdz. Elīna ir prātīga meitene un daudz ko saprot. Mēs ar Elīnu arī daudz ko esam izrunājuši. Nu tad, ko tad mēs te vēl sēdam? Tad jau viss ir kārtībā. Nu, kas tad būs, mē? Ar tevi tādu sniega putrā uz ielas, šķidrās kurpītēs, ar tādu es nekur iet negribu. Tikai viens papa. Nu, pagaidiet. Laika vairs nav, bet izrunāsim vēl visu pēc kārtas. Elīna, es ar tevi runāju kā būtu pastāvīgi domājuši meiteni. Meiteni, šoreiz ir tāda, citreiz būs labāk. Kaut arī šie ieguži vienkārši tomēr līdzi. Uzdauc ir paskaties pati spoguliem. Bez tam to kāju nav. Šodien novalkāšos lētos, bet pavasar mēģināsim samakot kaut ko košā. Tā kā meiteni, esi man prātā. Bet, mamma, Kas tad nu vēl? Mierīgi, papa. Elīna, tu tici man? es tev ticu, mamma. Dzīvē vienmēr būs tā. Tik tu pastāvēs pat visu, kas netaisa tev pāri, cik spēj skatīties tam visam pāri, un tu uzvarēsi. Tikai tā. Un nevis novaižoties vai pakauties. Nevienmēr tas ir viegli, bet citas iespējas jau nav. Jā. Viņa mani, Nu ko, nu
Pāpāns drīkst, viņa ir mūsu klases vecākā. Nu, kurš būs dežurants, tik jānotīra, tā vēl tūlīt nāks audzinātāja. Ej, pati un dežūrē. Lai nāk tik šūt, kāpēc sanāk? Uj, kas tad es pakaļ? Teicu šādu pakaļ zirgulē. Es neesmu, bet te jau neviens neatrodas. Elīnai jau vienmēr vajag izslēgt, lai slauga, kas ir dežurants. Jā, nevis Elīna, bet Mīsis Kirza. Kā tu teici, Jūra? Nāc. Kas? Sarā, ko arī. Nu, to es tev nepiedošu. Kīzes jaukumu, tu gribējāt teikt. Lūk, vaļā. Īkot vērā. Mode, apģērbs, zāle, teiks makā. Viss šīs upes tās garnēmas šodienas cilvēku vērtības. Vau. Vai tu, teicamnieci, par daudz neatļaujies? Nevis teicamniece, bet tā pusēji ir tikai. Ko tu no īkota sajēdz, Kirza? Jā, ļoti jā. Vai rūpā iespējas? Yes? Prāt. Tas jau nav tas pats. Jau suči vēl tik skājās, lūdzu, zirgulnās. Jūs zirgulnās! Nu, manēji, atkal tā nopietnāk neesam redzējušies. Sabiedrības līnijās atkal šķīri greizi. Tad skolotāji, tā jau bija, ka mēs te ienācām. Un papīru sols ir. Atkal, kurš ir dežurants? Kurš ir dežurants? Pats nezinu, kas ir dežurants. Es laikam būtu. Tā, Marija Buša, salas man papīrs. Pirms stundas jau to vajadzēja izdarīt. Sols sabiedrījā? Tā, cik labi dienā cauri neiziet. Bet bērni nekur neviens. Pēc sakašu stundas paliek kā laibus. Tikai piemērs vēl visi un aiziet. Nu, tev kārtībā, Buša? Vau. Ko tu teici, Buša? Nesapratu. Māreks Skotais saka, esot kārtībā. Karš, tu esi Bušam personiskais lūks, pašam viņam nav neasmutē. Ir. Gatavs skolotāji. Un nākamreiz atgādināšanas. Vā, bez atgādināšanas skolotāji. Labdien, skolēni! Labdien! Sēdieties! Šodien mums ir automātiskā skolu. Diemžēl laika nedaudz. Sāksies pedagoģiskās padomas sēde. Ja kaut ko nespēsim izrunāt, sanāksim kādā no pēdējiem pusdienām. Kādi būtu jautājumi? Visīpašākā ir slikts? Jā, lūdzu, ko teici? Lūdzu, skolotāji, par to sporta momentu, vai es tikšu vai nē, man tas sekums man tagad ir palabas. Viņi vēl nav izšķījušies par tevi. Reņģiņos, ka nestrādāju, bet pilnu atdevi. Vā, es tik saku, klāņas slings. Ja būšu gribu ko teikt, pacel kaut un tā. Un nevis kaut kāds klāņas, bet Armans Kladišs. Lūdzu, Arman, sēdies. Kas vēl būtu par mācībām, par ārpusklases darbu? Kāds labs darbs ar oktobrēniem? Kādas problēmas? Elīna, ko tu vari teikt par jautājumā? Elīna, kas tev paši? Kas atgadījies? Varbūt slima? Viņa jau zauga skolotāji. Spriež no aracīm. Nesaprotu. Kas tur būtu īpaši smieklīgs? Labi, es tomēr zināšu. Bet lūdzu, Elīna, no tevis tomēr es vairāk gaidām. Mums vairāk vajag sagaidīt. Varbūt iznāc priekšā. Mēs klausāmies vēl. Mēs klausāmies. Elīna? Es domāju, cilvēku dzīvē galvenais nav apģērbs un materiāla bagātība. Dzīšanās pēc tā visu, ko var notikt un rūtīt. Šodien cilvēku dzīvē galvenais ir kaut kas cits, tās ir zināšanas. Viņam ir labs, citiem cilvēkiem, viņam ir darbs. Bet par darbu samaksā rubļiem. Un par tiem problēmās tā var nopirkt, vai nesapsunu? Lūdzu, pavienu, un nekādu sapsuns, bet sabīja ūdeni. Uj, ūdens, tas ir suns, ūdens suns. Jā, Šeiko, iztiksim šoreiz pēc tavām dzīvnieku valsts zināšanām. Precīzāk, pēc tavām dediktiskajām pārgribām pret klases biedreni. Lūdzu, turpinam. Ļoti interesanti. Par darbu, par naudu. Lūdzu. Mūsu iekārtas pamatos, kur uzdevumos ir īstenot materiālā ziņā bagātu sabiedrību. Nesaprotu. Ko viņi grib? Ļoti interesanti. Bet zināšanas un labākās jūtas cilvēku. Vienam tas, citam atkal naudu. Labāk kaut kas nekā galīgi nekās pareiz pēc. Pēters Ingulāns, savs klases biedru kā pierāks. Bet tas ir
Mans partners brauc uz ārzemēm komandējumos, un par to viņš visu, ko saved par naudu, protams. Kāpēc tik jāmācās? Man vecāki godīgi strādā. Nekāp. Jā, lūdzu, Sabīne Udra. Mans tēvs ir ekskavātorists, bet tās pašas naudas dēļ viņš pa vakariem garāžā kaut kādas motoriņas remontē. Un ne mammai, ne man nenāk ne prātā kaunēties, ka mēs visu ko varam nopirkt. Nu, mana mamma ir tikai inženieri, bet tās pašas naudas dēļ kūlās. Nu, inženieris, kas tā par naudu? Un tomēr, pēc Ivan, ko tu ar piedos šajā dienā? To vecāki taču pasniedzēja apskolā. Mana mamma ir docente, bet par naudu mēs nekad tā vajag nerunāt. Kaut ko vajag nopērkt, ja veiklā dabūt. Nu, jā, bet kur tad paliek tas viss par tik naudu, kas nav pērkams? Kas tas būtu, ja ir tu vienīgi mūsu krājumā? Runā, kā vieglais var. Es gribēju teikt mūsu cienījamajai Elīnai Branderai. Protams, arī man kā sāk par darbu saņem naudu. Taču. Tomēr nav. Tad ko gribēji tā teikt tā speciāli priekšā panāktamās? Savus jaunos kirsīgs un atkal izrādīt. Klusu, klusu. Tik nožēloju, tik nožēloju. Kāpēc gan, Elīna? Ko es teikšu? Ir vīglā viņa paša. Elīna, ko tas nozīmē? Pret saviem klases biedriem. Tad saka, tas ir tikai tā visiem spēlēts galvas. Ko tas visiem nozīmē? Tas skolotāji nozīmē, ka viņa ir Dievs un mēs pārējie nekas. Elīna, pret saviem klases biedriem. Nu, jaunkars, bet kā mēs varam atskatīsimies? Noteikti un noteikti. Bet tagad, Elīna, man visu izstāstīs. Es varu ko nestāstīšu. Tieši tu, Elīna, sāp ar mani runāt, visu tu man izstāstīsi. Man ir jāzina, kas jums notiek. Bet, tikšanos. Ārprāts! Rauberts šodien iznes ceturkšņa atzīmes, bet es nekā nezinu. Saka, es ir tums un man ir labi. Geraldi Džesveids, pavasarim no tālu. Vēl pārspējas izdarīt par teiksminieci. Kad Elīna atnāk taisa bībeli. Elīna! Labrīt, nebrīd nav vērts. Labāk būtu bijis. Iepavisam, tā nebrīd. Mūsu skīrus. Izrēķinājums uzdevums. Pirmspēdējais ilgi nesmācīja. Kāda vajag? No šāds šiem mūdeniens. Nē, Elīna nedod, ja negrib, tad nevajag. Veids, nemaisies. Sīkājs stāv pie rati, kamēr pieaugušie aprunājas. Nē, tiešām, ņemiet. Atbildes pasīkums ar sarkanu. Nē. Neņems. Lai atkal mums pēc tam tā nogāri. Ui, nekādā gadījumā. Paldies, skīrus. Paldies, Kirsa! Mums traucēties, ja? Vīdeli! 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 Tu mūs apmuļķoji, kas mūs... Labdien! Labdien! Dežurants, Es atzīmēšu vēl sēdes. Atzīmēšu vēl atzīstošos. nevienu netrūkst. Es ceru, ka jums visiem mājās ir izskatās. Jā, mums ir. Jā, ir. Vīrietis, ja viņš ir īsts, nekad neaizskar sevi rūpīgi fiziski, nedara viņai sāpes, nepazemo. Tas ir gļēdi, nevīrišķīgi. Vai ne Kaspar? Es neaizskāru, es negrūstu. Vai tu neaizskrēji to, ka pašam tas nepielas? Dāmām pašām vispirms nepielas. Mēs tik tā. Pašlaik es runāju par kungiem, bet es attiec uz dāmām, tām fiziskais pārkārts, galvībai pēc savu sievietes privilēģi ir citādi veids spēks. Kāds tad? Kāds? Sievišķība, maigums, viss skaistais, jo īsti sieviete vienmēr
Kas zils ar sarīkojumu ar pieņemamību klasē traucējuši nepatika. Jā, arī tas nav svarīgi. Taču pāri visam ir cilvēki gars. Gan sievišķībā, gan vīrišķībā. Skolotāji. Jā, Ādam, tavs jūtas spēks, tavs domas spēks, tavs gribas spēks un tavs mīlestības spēks. Spēks ir spēks. Es vai pārliecināti gara spēku, pielieto fizisko, bet tas jau ir nožēlojami. Atcerās par nākamā nākamajā stundā, bet tagad iesim ārā, grābt labas. Dzīvi mācību nevajag, bet, traģiski. Vecāks arī tomēr uzmanīt.
Vecākiem ir jākļūst uz strādīt, vai ne? Nu, tu pastāsti, kas tev tā problēma ir? Vecais zāles. Nu, jā, jau tie ir zāli, tad jau nekā nav. Kāpēc tāds satrauc? Nu, tev nav, tad vajag lūdzu. Es jau pats tagad pamudinu mazliet materiāli neatkarīgs cilvēks. Porši, lai es atbūtā par naktī dežurēju ar daudz vīdu. Tur ir semināriem sagatavoties, pārnu kūs uztaisīt, pārsmās darību. Tāpēc ir liels prieks, man saka, nādības tam ietuši. Bet, nu, pats galvenais, tur galvenais. Paldies. Nu, tieši pats savu zāles. Kas par veco vietu šai uķīm es vispār esmu pirmo reizi? Kā tā? Nebūs ik pēdējā. Jā, šī nebūs mūsu vienīgā vieta. Gājēji, mūžīgi gājēji, lejotāji. Man patīk staigāt visādiem kabinetiem. Man nepatīk sēdēt vienā vietā. Man arī ne. Man gan visi brīvlēm pasēdēja mājās. Oi, bet es brīvlākā bija laukos, dažos tāds necēs katru. Un tālāk. Tas ir sīkums, bet es brīvlaikā biju Kaukās kalnos. Slēpēm? Nē, tām. Viņš jau ne pie tēva mācīja. Un kas tev par darbu? Un uz to sporta lobotni atver nepaņēma. Nav varbūt kāds vajadzības, lai viņi iesālās. Bet tevi, Jānis, šeit sūtīšos to sporta momentu. Tevi. Mani? Ko tu uzreiz mānies tikai painteresēties? Nav ko interesēties, es sapratu. Mums ir jānoskaidro, kas pirmā būs par stundu. Kas aizies uz skolotāju istabu. Pirms brīvlaika bija uzrakstīts te kabineta numurs. Ej un pati noskaidro. Kas tad ko skaidro? Pirmā būs sapazīšanās. Garais negrābsies. Buču! Lai viņš iedučo to savu kirzu. Jā, kirzu. Vā. Ko tu būsi veikšu, kā es tev zāles? Pārsteigums, nāvīgais pārsteigums. Kur tu tāds rādi? Uz ordi? Būs tēvu moments. Fakts pārčam nočiemis. Ko tu mūli, bet tā nav bijis? Kā nav bijis? Kā tu pasaulēs nāc tāds? Vai jāplēties? Taisi šieties. Tā taisa, ka no tuvākā buloka un nospēja no agoniņas jau paši. Elitai? Kirzai. Tiesā vajadzētu. Omgādi atstēji nav? Nāc. Vā, es tad vēl būtu stiepis. Noteikti vajag. Nolacīju soli. Uj, man taisa tie tagad pats prom. Neaiziet, sportīvi gribu, ja es jums pasēt tad. Pēc sīkais nāca. Sīkais, tas Landies, turēt tik šur. Tā lai tad būtu. Tīra, no viena gala līdz otram. Ja būtu ēti sāka paiet, man silts melks. Pēc, nu tu būsi tos krēmu nočiepis. Točs tiermīts kirzuviki. Kirs pārdals tos kirzuviks pēc sīkajam. Bet varbūt šim tos uzdāvinājums, kāda draudzība, kirša sadarība. Kā tas? Dāvana, iedzēr no visa kolektīva. Jā, jūs aslēs meiteni basām kājām. Sūkas kā lopi kājos tā. Nelamāties pret sadēļu pasas vietiem pēc Inglandu. Pret kolektīvu tik rūpīgi. Bet es atceros. Atceries domāt. Bet neizjauts uz vienīgās dāvināšanas ceremonijas. Kad Elīna atnāk, taisam video. Elīna! Kas tas? Kā tas? Vai tu neredzi? Zābek tev, dāvana mums visiem. Tev šodien bija paredzēta tīma? Kā gan es pati zināšu? Ak tā, gan kirza, ja. Ik pusdienas varēs mainīt savas kirzas darbumus. Un vēl palienēt no pēc sīkā viņa kirzas pašmakas un šļūpas polas gaitiņiem, kā kirzas manekēns. Saka,